Sveicināti, dārgie skatītāji! Esam atgriezušies Limbo laukumā, Limbažos, kur notiek ekotehnoloģijas Limbo sezonas noslēguma kausu fināla aplis. Skatīsimies uz līderu kartiņu. Un kā parasti ar jums kopā komentētāji Jānis un Arnis. Sveiki, dārgie skatītāji! Sen nesat dzirdējuši mūsu skaistās balsis, bet atgriežamies ar lieliskām sacensībām un mūsu līderi Rolands ar -10 Mando kluba. Jauki. Turpat viņam netālu sako Rainers no Talsiem. -8. Skatīsimies, kā izvērtīsies sacensības viņam. Un Toms Biernis no Valmieras. Arī -8, tāpat kā Raineram, labs rezultāts. Protams, ka viņam mēs jūtam visvairāk līdzi. Protams. Turpat ir Roberts Pēkšens, arī no Talsiem. Rezultāts -6, bet tas pats 2-4 metieni, turpat blakus ir. Protams, un Rudolfs Šadrins, arī tāpat kā Robertam -6 pēc pirmā apļa no Luvejas kluba. Fantastiski. Pirmais grozs par 4, 171 metrs. Pirmais metiens drošs, pļavā, labajā pusē ir OB, bet tas ir tālu, kreisā pusē ir grāvis, bet tas arī ir tālu. Kad pirmais metiens izpildīts godam, otrais metiens iet pāri šim te kalniņam labajā pusē ar apaugumiem. Jādabū pāri, lai tik līdz grozam, ja nedabū pāri ir OB, un pa kreiso pusi var arī droši mest, taču arī pašā kreisā galā ir grāvis, kas visa fairway garumā jums traucēs. Un ēnā noslēpies ir grozs, tiem, kam sanāks birdīs, tie būs priecīgi, tie, kam nesanāks, iesim uz otro grozu skatīties. Jā, jāatcerās arī pašā aizmugurē pie groza no 18. fairwaya arī ir OB, tā kā tur arī reizēm gadās iemest, varbūt iemet pāri. Taisnība. Un tur arī grūti redzēt. Rolands šeit pirmo izpildu ok. Un tur grūti redzēt, jo, kā jau minēja, kalniņš priekšā. Jā. Tur tos OB mietiņus neredz, un ja tev kedīs neiet palīdzēt, paskatīties, tad, uz bobi. Jā. Rainers arī ar savu milzīgo jaudu met skaistu haizeri, kurš piezemējās vēl 10-15 metru tālāk nekā Rolanda metiens. Bet, praktiski turpat pie distances atzīmītēm ir, tad tur ir laba vieta, kur būt. Jā, tie, man liekas, tur 80, 90 vai 100 metri. Toms nedaudz aizrauja pa labi, bet tā ir droša vieta, ir ok, būs vienīgais jāmet pāri šim te OB pauguriņam, un arī jāuzmanās no tās labās puses, par ko stāstīja iepriekš. Jā, tur tas koks varbūt vairāk traucēs, bet, plašāks būs tas metiens. Roberts izvēlās forehand metienu, arī ļoti labs tāls metiens, trāpa gandrīz pa zīmīti. Gandrīz iznīcina laukumu jau pirmajā metienā. Bet, jā. Roberts forehand dominants spēlētājs, bet arī ar forehandu tieši īpaši pirmajā grozā ļoti labi ir tikt pie birdija ar diviem labiem tāliem metieniem. Šeit redzam arī Rudolfam drošs metiens. Tur gan skatīsimies, kā Robertam būs ar otro metienu, jo viņš tā kā forītim tāds ciešāks paliek. Šeit spēcīgi met Rudolfs forehandu, bet negroza virzienā un, diemžēl, lejā ir grāvī. Bišķiņ pa plašu, jā. Toms redzam šeit dabū mest haizeri apkārt milzīgu. Pa īsu nedaudz izskatās tādi 10 metri un 1 centimetrs ir atsaidiņš. Salauž spuriņas atkal pie 10 metru atzīmes. Jā, bet, varēs vismaz džampatiņu mest. Rolands arī forehand izvēlās, bet, daudz labāk nekā Rudolfam. Jā, tas ir bulzējs. Redz, ka ir trenējies forīt. Jā, tas ir arī sacensību līderis, var redzēt. Viss cieņa. Mēs gan Rolandam neuzprasījām, cik dienas pirms sacensībā viņš bija ieradies trenēties, bet, izskatās, ka ir zināms laukums, jā, ne pirmo reizi. Jā. Rainers ļoti stabilu kaut ko met, jo disks gandrīz vertikāli piezemējas un uz kādi 8,5 metri izskipo, bet tas... Raineram tapins. Tapins, jā. Rolands ir galīgos krūmos un arī netiek īpaši augstu kalnā. Rudolfs. Atvainojos, jā, mums ir 4. Ops! Vienīgais, jā, Toms, kuram vārds ar R nesāks, tā kā atvainojiet skatītāji. Ja sajaucam kādreiz. Ja sajaucam, tas nav speciāli, tas ir grūts darbs komentēt, vai ne, Jāni? Jā, cerēsim, ka par Reini mēs nevienu nenosauksim šodien. Jā, Malacis Roberts iemet arī birdiju, ļoti labi. Ļoti labi, 2 birdiju. Tagad
Jāiemet Rudolfam ir par pariņu. Ai, Nu, kreisā puse. Jā, pa augstu bišķi neieķer. Neievelk ķēdēs. Rainers. Tas ir sāpīgi. Aiztapot garām ir sāpīgi. Jā, nu labi, no 8. Nu, jā, protams. Tā ir kā ir, bet jā, šis ir lūk tapins. Jā, bet norakstīsim to uz pirmo grozu. Pirmais grozs vienmēr ir grūtāks nekā otrais un trešais. Un arī kameras blakus. Jā, noteikti. Žēl tikai, ka otrs aplis tas jau ir nevis pirmais. No, beidz. Bet dodamies arī uz otro grozu, kurš ir arī par 4, tāpat kā pirmais. Un 132 metri. Šeit ir mando koks pa kreiso pusi. Un tad šeit dropzoniņa gadījumā, ja iemetam OB vai garām mando. Un tad 90 grādi pa labi, un tad tāda laba distance, labs metiens nepieciešams, lai tiktu līdz pļavas galam. Visa kreisā puse arī pie šī te koka, un arī redzam kreisajā pusē ir OB viss, tā kā bīstami. Jā, fairway kreisā puse izskatās tāda šaurāka un labā tāda piedodošāka nedaudz, bet... Jā, šeit pirmie tādi vienkārši puterīši vai stabili midrange. Es teiktu, tie ir apšoti līdz mando kokam. Jā, es tev piekrītu. Jā, tāds apšotiņš un... Šeit Toms arī bez problēmām. Šeit visiem vajadzētu šī kalibra spēlētājiem. Mūsu līderu kartiņai noteikti, ka šis pirmais metiens nevienam problēmas nesagādās. Nu, var jau gadīties arī, kas sagādā, jo reizēm var izšķoties pa stipru tas disks, jo tas OB otrā pusē, kas ir aiz mando koku pretējā pusē, kreisā pusē fairwayā. Nu, tas pietojās ļoti ātri, ja nav pietiekoši stabils disks rokā. Jā, piekrītu, bet, šeit nav īsti jēgas, teiksim, mēģināt tikt tālāk, tā kā vairāk pa labi. Jo, tur tie pāris metri, tur tuvāk vai tālāk otrs metiens, tas tādu lielu nozīmi nespēlē, man liekas, šeit arī ļoti stabils disks. Rudolfam visi ir priecīgi, ka ir sekmīgi tikuši garām. Skatīsimies, kā veiksies ar apšotiem. Jā, šis tāds īsts apšotu gross. Pirmais apšots, otrais apšots. Jā, ļoti labi parāda. Rudolfs. Ļoti labu apšotu. Jā, cik švaki sanāca pirmā grozā, tik labi sanāca otrajā. Šeit bišķiņ pa īsu, tas ir outside circles, bet, nav nemaz tik tālu. Protams, gribētos tuvāk, bet nenoparkoja tā kā pirmo grozu. Visus grozus jau nevar noparkot. Jā, taisnība. Rainers izpild forehand metienu, jaudas pietiek, pāri visam OB. Gandrīz iedurās, paliek. Jā, bet tas ir šausmīgi riskants metiens, visu ceļu OB pāri. Ja tu nenonāc atpakaļ drošībā, tie ir 80-90 metri, kurus tu pakāsi. Jā, bet Raineram jaudas pietiek. Toms arī, jā, grīnā. Tas ir labs. Tad izstās Roberts ir vis tālāk aizmetis pirmo metienu. Jā, tātad vistuvākais apšots, visvieglākais. Bet stabils disks un, jā, šis te vienīgais koks. Tikai izskatās ir drošībā, kas vismaz paveicās. Tur ļoti veiksmīgi. Jā, tur visapkārtam kokam otrā pusē ir OB. Šeit vienkārši piemetiens. Vēl viens apšots. Jā. Apsolamies nepieminēt apšotu turpmākajos grozos tik daudz. Jā, visu video garumā. Un Raineram tapins. Jā, skaisti. Tieši tā. Kārtībā. Vienu var aizmest garām, bet, otrs jāmet iekšā. Tā jau parasti saka, ja tu esi profiņš, ja tu pirmo netrāpi un otro pielabo, tad acīm redzot viss ir labi. Jā. Ļoti labi. Otrs birdijs pēc kārtas Tomam. Toms izvirzās raunda vadībā. Jā, raunda vēl viens metiens līdz Rolandam. Bet ļoti labi. Vienīgais ir mums Roberts. Nē. Jā. Sajaucu, atvainojiet skatītāji, jo Rolands arī dabūja pariņu. Gribēju teikt, ka bija frames, bet nebija. Nebija, diemžēl. Trešais grozs par 4.
kaut kas dzirdēts. 156 metri. Atkal pirmais metiens pa pļavu, līdzīgi kā pirmajā. Šeit tomēr precīzi jāpiemet ir pie vārtiem. Ko redzam šeit. Un otrais metiens ir tāds mazliet sarežģītāks, jāmet cauri tunelim, labā pusē grāvis lejā, ko tu negribi nokrist. Kreisā puse tāda brīvāka, bet, labāk metam cauri tunelim, nokrītam pie groza starp bērziņiem un mēģinam aši piebeigt grozu 3 metieniem. Jep, bet šeit bez problēmām vai haizerītis pa labo pusi vai forehand. Jā, šeit arī Rainers izvēlās forehand haizeri. Tā, ja uz ielas neuzmet, tad viss, jā, šis ir labs, ļoti labs. Metiens šeit visi. Visiem viens plāns ir haizerīts, jā. Jā, plāns varētu atšķirties, ja kāds būtu tiešām 10 metienus atpalicis, un tad viņam būtu jāiet uz ērgli, mest cauri Mando visiem vārtiem. Jā, bet nav nepieciešams tik liels risks. Lai gan, nav tik šaurs tas Mando, augšā arī redzam novilktu oranžo lenti, tātad pa virsu nevar, visticamāk, ka tas ir triple Mando domāts. Visticamāk. Jā, šeit ļoti labi metieni visiem. Roberts arī izvēlās haizeri. Forehand dominants spēlētājs. Bet, kā ērtāk, kā vieglāk. Šeit identisks metiens, viss ir praktiski vienā un tā pašā. Jā, viss samak diskus kaudzītē un dodās izpildīt otru metienu. Jā, ļoti labi. Pirmie metieni un šeit jau Toms otrs metiens, bet nepārflipoja, cik ļoti gribētos. Vai disks mazliet pa stabilu aizgāja pa labi. Jā, šeit redzam, viss ir mazākā metra un metra attālumā. Skatāmies, Rainers nedaudz pa zemu, trāpa vēl bišķiņ pa koku. Bet paliek tā, ka grozu redzēs nebūs baigie šķēršļi priekšā. Jā, kaut kā netipiski zemu, bet jā, šeit arī likās sākumā Rolandam, ka būs pa zemu, bet ļoti labi pieskipo. Šeit arī redzams, ka Rolands ir laukumā bijis, ir apskatījis, kurā vietā skipo zeme un kurā neskipo, un tieši trāpīja tur, kur mērķēja, un skips perfekts pie groza. Ļoti labi. Roberts arī ļoti zemu, iedurās zemē. Šeit arī bija nedaudz pārgāsts, un tad diskam gribējās jā, tur bija slikti, viss bija slikti. Jāmēģina ar nākamo tikt klāt un uz pariņu vismaz iziet. Ļoti labs metiens. Jā, tas ir bulzai maliņu vai bulzais. Ļoti labi. Redzam, Rudolfs arī atvieglot nopūšās, ka vismaz nebūs tā kā pirmajā grozā. Ai, Robertam kaut kā ar apšotiem neiet šodien, atvainojos. Tā sasolījāmies. Mēs nevaram. Brands, tas ir brands. Ko vajag, to vajag. Bet kas pa daudz, tas pa skādi. Redzam, Toms tomēr nebija pa kalnu lejā. Piemest varēja grozam. Viss ok. Un Raineram iespēja uzbrukt. Ai. Līnija laba, tikai atkal pa zemu. Jā. Šeit interesanti ir apstājies disks kokā palicis. Robertam. Daba rūpējās par to, lai disks nav jāslauka tik bieži. Jā. Robertam grūti. Tā kā ar izklupienu nedaudz. Skatīsimies, vai ieldos. Augstums labs. Vienkārši nedaudz izhaizeroja. Diemžēl tas būs baugīs. Ko padarīs? Tādiem arī kaut kur raundā jāparādās. Jā. Limbo nav tas vieglākais laukums tomēr. Jā, bet ļoti labs laukums. Lielas paldies visiem, kas piedalījās laukuma izveidošanā. Un kas arī uzkopa laukumu un rūpējās par viņu. Jā, mēs šoreiz pat laikam nepieminējām, bet pirmam grozam varēja pat redzēt, ka zālīti ir izpļauta apļa veidā riņķī. Grīns izskatījās tiešām gandrīz tā kā pēc bumbiņu golfa grīna. Jā, lai gan šīs sacensības tika filmētas pagājušā gada oktobrī, bet tas nekas, jo disgolfs paliek disgolfs arī oktobrī un arī pagājušā gadā. Un dodamies uz 4. grozu, kurš arī šogad ir pār 3 un 106 metri. Tātad šis te, lielā krauja, kurai jāmet ir pāri. Un tad
Grīns ir nedaudz slīpumā, vai pat daudz slīpumā, tā kā mēs negribam ne pa labi, ne pa kreisi. Labāk palikt būtu tomēr kaut kur kreisajā pusē augšā un tad piemest pie groza vai mest iekšā. Bet skatīsimies, jā, jo šie koki jau nobramzē, teiksim, šeit Rudolfam disku. Jā, tie koki, kas ir pašā sākumā, viņi varbūt netraucē tik daudz kā tie, kas ir tuvāk grīnam, jo lidojuma beigas tomēr nevar tik daudz kontrolēt kā sākumu. Līdz ar to tie koki, kas ir tuvāk grīnam, viņi noķer ļoti daudz diskus. Un tad tas, ko tu gribēji kā putu taisīt, tas pārvēršās par tādu piemetienu. Jā, Rolandam pārgriežās disks, bet, kaut kur outside-iņš varbūt skats būs, bet nav tā labākā vieta labajā pusē. Tomēr kreisajā nedaudz brīvāks ir. Šeit forehands varbūt tieši ir labāks metiens, kas tā kā iet pa kreisi un pēc tam feido uz groza pusi. Bet Toms uzrauja ir Baltikā nelielā. Ir pavisam nepareizais laukums. Bet jā, uzrauja debesīs un neļauj diskam pagriezties pa kreisi. Tas vienkārši nogāžās pa labi. Bet kalnā ir. Jā, galvenais jau pārtikt ir, lai vismaz kaut kā grozu redz. Vai ir varianti piemest, jo, ja tur kaut kur lejā noripo nedod Dievs, tad ir vispār slikti viss. Tad ir auzas. Šeit ļoti labs metiens sanāca Raineram, bet viens no kokiem kreisajā pusē noķēra. Jā, tie koki ķer, bet līnija tiešām bija tā vēlamā līnija. Jā, kur sākumā pa kreisi pagriežās un pa to brīvo pļaviņu, tad nokrīt pa labi pie groza. Bet, jā, nobramzēja. Bet, mežā koki daudz. Šeit taisni diezgan lido Robertam un apstājās. Šajā gadījumā varbūt pat labi, ka nobramzēja. Taisnība, jā, tas varēja nolikt pa kalnu diezgan tālu lejā. Tur forīts tieši tajā slīpumā uz leju iet un disks aizlaka pa labi. Tur ir čūsku midzens. Jā. Raineram ir skats. Rainers, protams, ka uzbrūk. Bet, nebija īpaši tuvu. Pagāja garām tam groziņam un tad tur paripoja drusku. Cerēsim jau, ka iemetīs. Jā, comebackerī. Tomam grūti. Rudolfs. Piemet? Piemet, jā. Neriskē. Nav jēgas, jāizmet garām grozam, tad ir midzenī tajā. Jā. Bet redzam, šeit to slīpam tik labi neredz, bet redzam labajā pusē grozam ir baļķis nolikts horizontāli. Tas nav nejauši, tas ir, lai disks ripojot pa kalnu, vismaz kaut kur var apstāties. Jā. Labi iespēja. Ai, bišķiņ augstāk. Tev viņš neizskatās pēc Rikija mazliet putojot? Varbūt šajā reizē, jā. Nedaudz augstāk. Gan forma, gan tā sejas izteiksme bija tā niknas uzbrukums grozam. Bet nopietni. Jā. Ir kaut kādas līdzības. Rainers. Līdzīgi kā pirmā grozā, bet otrā pusē. Pirmā grozā bija labā pusē. Bet tagad vismaz augšā bija. Jā. Tas būs Raineram Baugijs, kas droši vien viņam nepalīdzēs tik tuvāk mūsu sacensību līderim Rolandam. Taisnība. Tāds pieticīgs lēns rauns, pagaidām uz nulīti pēc 4 groziem līdzīgi kā Robertam. Jā. Kā pa kalniem, gan labi, gan slikti. Vienīgais Rolands iet uz priekšu ar Tomu pa -2. 5. grozs par 3,83 metri. Es teiktu tāds foršs grozs, bet priekšā daudz koki. Nezinu, vai kāds metīs tur, kur drons lido cauri, bet pārsvarā met cilvēki pa labo pusi, backhand haizerīts no labrociem un tāda pļaviņa. Un ja tu neuzmet pārāk augstu, tad arī koki netraucē un tu pieskipo pie groza. Grīns arī līdzīgi kā iepriekš mazliet sasvēries pa labi, tāpēc, nezinu, forīts liekas, ka varētu skipot baigi pa labi, bet skatīsimies, ko cilvēki dara. Varbūt ne tik slīps kā iepriekšējā grozā, bet, jāuzmanās tāpat un tīri labi. Zem koka būs Rudolfs, bet bija ok. Tas ir... Puts ir. Grīns, jā, puts ir, tad jau ir ļoti labi. Varbūt nav pats sarežģītākais no groziem. Šeit Rolands parāda klasi, bez problēmām. Zaļā mežā ar zaļu disku. Jā, nebaidās pazaudēt. Beidz, 5 metru attālumā no groza grūti pazaudēt disku. Taisnība, jā. Šeit šī ir tā
varbūt labāka līnija, bet tomam kaut kā ļoti Varbūt- stabils disks. varbūt disks pārāk, stabili, jā. jā. Šeit izskatās Roberts Kāda maģija nodarbojās? kaut kāda vietējā līnija, vai tā ir talsinieku līnija varbūt. Nu, rezultāts tīri labs, grozu redz. Tā, tur gan es nebiju Būs, redzējis būs. neviens, ka mestu, bet, nu, labi, talsiniekiem laikam ir savs features. Jā, Rainers arī izvēlās šo te līniju. Bet varbūt tā nav talsinieka, varbūt tā ir forehandist līnija. Bet, nu, redzi, kāds skips bija forītim tagad pa kalnu uz lai. Jā, bet ir ok, tas bija jau grīnā, man liekas, vistuvākais. O, no jā, visiem. jā. Tur bija 4 metri varbūt. Nu, Roberts. Labi! Aiziet. Outsaidiņš. Zemie griezti, outsaidiņš uz ceigaliņa. Nu, tur vēl varēja acis aiztaisīt un roku piesiet pie zara. Tad vēl būtu grūtāk, bet, nu, Toms arī uz ceļu uzreiz nokrīt. noskatījās. Jā. Skatīsimies, kāds būs rezultāts. Oh, Labi noskatījās, labi Jā. noskatījās. no zara pat neliels rīdirektiņš, bet gan jau tāpat arī būtu iekšā. Ļoti labi. Zaram, paldies, ar pasaka. Paspiež roku. Jā, jā. Paspiež lapu. Paldies par spēli. Arī uzreiz Rudolfs nokrīt ceļos. Tā tāda solidarizācija, man liekas. Labi. Tie, kas ceļos, tie iemet iekšā. Jā. Nu, tā redzam, Tad Rolands arī var nāk arī uz droši metienu. vien. Jā, Jā. arī uz ceļu. Uz ce... Kā var šitā nenokrist uz Viņam ceļa? tieši sejā ir lapas. Nu, ja neiemetīs, pats vainīgs. Nu, Augstu. paveicās. Iepukstējās sirsniņa nedaudz straujāk, bet ir iekšā. Nu, Rainers no 3,5 vai 4. Arī nav uz celīšu. Nē, tur jau nevajag, mums garām neaizmet. Pirmais Starframes. Jā, tas nozīmē like and subscribe. Jā. Vai 25 eiro kaut kam. Nu, tas komentāros jānoskaidro. Reku Rudolfs vienīgais kulturālais grabiņu ķēdes. Jā. Paši. Pirmais Starframes, man liekas, vispār. Tā, varbūt arī ne, nezinu. Skatīsimies, kā ies 6. grozā, kurš ir pār 4, 165 metri. Nu, arī šeit grūti izstāstīt, jo ir Pēc saulspīd acīs. saulspīd acīs, neko nevar redzēt, bet taisna pļāva, un pēc tam grozs tā kā pagriežās nedaudz uz kreiso pusi, fairways pagriežās, un grozs atrodas tālu. Pļavas galā, gandrīz vai līdz ceļam, kurš arī šeit grozs stāv nelielā slīpumā. Tā kā pirmo metienu jādabū maksimāli labi, teiksim, garām šiem te bērziem pirmajiem. Šeit parāda Rudolfs ļoti labs metiens. Nu, tā arī jādara pa lielam. Jā, tas ir standarta metiens, standarta vieta, kurā atrasties. Es šito Tas grozu bija ļoti aprakstītu tā. Pirmais cauri bērziem, un galvenais, lai aiziet pa kreisi. Pēc tam viss pārējais vienalga. Es nezinu, kas te notika, bet tur es nemestu. Tas nebija cauri bērziem vispār, tas bija super pa labi, bet, ja nebūs galīgos krūmos, tad var arī pa leju iet, jo tur tā visa pļava ir diezgan brīva. Koki ir šeit augšpusē, bet tā straujas lejā, tur tā pļaviņa ir diezgan tīra, izņemot pie paša groza ir tā egle lielā. Jā. Jā, nu, agrāk tur nebija lejā brīvs, tad pašā labā pusē bija ļoti gara zāle, bet, nu, Jā, bet laukuma veidotāji ir parūpējušies un viss sakops tā, ka tagad arī pa leju var iet. Jā, laukums ideāli sagatavot sacensībām. Nu, Roberts, Pirmajiem Forehandu. bērziem garām tika. nu jā, tas jau ir success. Ui, nu jā, Rainers pārāk šauri paņem. Mēģināja varbūt tur cauri starp tiem bērziem tikt, bet diez vai. Nu jā, diez Tas nav tik droši cauri, nav tā labākā ideja. Jā, Bišķim pa labi. Jā, bišķi- starp bērziem, jā, bet Jā, nu, cauri bērziem diezgan grūti jā, ir izpildīt. Un šeit viņam tieši vajag starp viņiem. Nu, jā, šeit, protams, būtu ideāli, ja te būtu kāds pirmais mēģinājums, kas būtu diezgan nereāli, bet nu nekas uz pāriņu var mierīgi iziet. Šeit Rolandam paveicās, Nu, tur stipri jo viņš ir ārpus 2 metri tālāk un brīnumaini, jā. krūmi. Jā, un šeit viss nopļauts skaists un šī te. Jā, vienīgā egla paliek priekšā. Jā. Bet taisnība tev tur viss tiešām pavisam tīrs tagad. Redzam. Robertu ar forehandu piemetienu. Ui! Labs. Nevar izver skipiņu.
Gandrīz pa tevi trāp. Nu, nebija tik traki. Šajās sacensībās pat laikam man nemēģināja nosist tik daudz ar diskiem. Jā. O! Labs koks. Labi, nobramzē. Ideāli. Varbūt bija plānots pret zaru un iekšā. Varbūt. Toms tagad dusmīgs. Varbūt. Un mēs te sakam, Bet rezultāts labs. Rezultāts labs. Jā, rezultāts ļoti labs. Arī forehands. Rudolf izpildījumā. Bišķiņ Nu jā, dziļāk. bišķiņā uz leju. Nu, te arī redzējām to nogāzīt. Ja kā atcitās turpat pie groza, bet uz 10 metriem gandrīz izlec. Vienam arī. Uz leju. Nē. Bišķi pa labi nav groza. Grūts metiens. Jā, bet mēģinājums jau bija labs. Jā. Jā, bet comebackers. Nu, šeit daudz zari priekšā izskatās. Šis ir par birdie. Ai, cik žēl. Ak, vai cik žēl. Nu, vēl arī ipo. Nu, kur? Vēl tālāk nekā bija? Jā. Mazlietiņ. Nu, skatāmies, ir pro? Nē, tomēr pa zēmu. Jāsņemās Robertam. Rudolfs. Zamajos plauktos liekam iekšā. Rudolfam labs rauns. Jā. -3, iemet. Varbūt- Skečī, bet ir iekšā. Varbūt tas pirmais grosis palīdzēja. Tie krūmi palīdzēja saprast, ka ir jāuzmanās un jākoncentrējās vairāk. Jā, kas arī Rainaram būtu jādara, jo atkal kreisā pusē un izsit ārā. Kaut kas nav ar tēmekli. Es domāju, kameras. Nav pieredzes. Noteikti. Pirmās sacensības. Jā, nekad iepriekš nav bijis filmēts un tā. Jā. Apšutā. Paldies. Turpin. 7. grozs. Par 3, 85 metri. Distance līdzīgi kā 5. grozā, bet varbūt es teiktu sarežģītāks grozs, jo šeit ir daudz koki, atkal ir ļoti dažas līnijas tikai, pa kurām var izmest, un koki traucē draivam, bet mazāk traucē putam. Ja tu tiec aiz groza, tad jau puts ir pavisam brīvs. Pirms groza varbūt kāds kociņš patraucē, bet šeit ir zemē griezti laikam. Tas lielākā problēma Rudolfam, ka nav viņi pārāk zemi. Viņš taisni tā arī izdara kā vajag. 10,5 metri aiz groza, brīvs puts. Jā. Tas ir ideāls variants. Nu, protams, zem groza ir perfekti, bet tas ir... Ja puts ir un neviens koks netraucē, tad uzdevums ir izpildīt šeit grozā. Protams, neviens jau vējus nemēģina iemest. Jā, protams. Šeit pa augstu Tomam atkal neliels Air Baltics. Nu, šeit skatīsimies, kā Rolandam sanāks. Rikijs arī ar R sāks. Nu jā, pārāk daudz tie R-burti. Jā, nesanāk īsti Rolandam piemest pie groza. Šeit arī Roberts ar forehandu netrāpa kādām no spraugām. Jā, un šeit... Rainers vispār iemet pirmajā kokā. Jā. Grūti teikt, kas notiek. Grūts grozs, vienkārši daudz koki. Nu jā, bet Rainaram izstās visi grozi grūti. Šeit vēl viens koks. Pirmais metiens bija 25 metri, otrais 40 metri. Nu, tad jau vēl 20 palikuši. Jā. Nu, grūti. Nu, nav patīkami divos metienos divreiz pēc kārtas kokā. Jā. Bet to ir daudz, man liekas, es noteikti to sajūtu tās emocijas divreiz iemest. Nu, tad jau gribās somu turpat atstāt un iet prom. Jā. Rainaram noteikti to gribās. Nu, skaidra lieta. Labi, nebērsim sāli brūcās, skatīsimies, kas notiek tālāk. Tagad jāiemet puts. Un pariņš. Jā, pariņš rokā. Easy. Gandrīz. Nu, skaisti. Nu, tālu jau nebija. Jā. A for effort. Jā. Šeit nekāda pirotehnika netiek spridzināta, vienkārši piemetiens. Jā, piemetiens, nevis tas otrs vārds. Jā. Tas, kas uz A? Jā. Sākās ar A, beidzās ar pšot. Tas bija pšot, kas tikko garām aizlēja. Tas bija riktīgs pšots. Par pāriņu Rolands. Jā, tas tāds standartiņš. Nu, Rolands tikai birdī un pāri.
Toms arī izskatās tikai birdījumu pāri. Tomam pat šobrīd vairāk birdī šodien nekā, vai šajā raundā nekā Rolandam. Jā, tikai viens metiens viņš starpā. Un Rudolfs arī redzam ir uz, pēc pirmā groza ir, nu, neteiksim perfekti, bet, ļoti labi spēlē. Jā. Vienīgais, kas plusos ir Rainers, kas ir pārsteidzoši. Tas ir neraksturīgi. Jā. Grūti, bet ko teikt? Nokomentēt šo faktu. 8. grozs par 3,95 metri. Līdzīgs kā iepriekšējais, arī sākam no ceļa, tad ir daudz koki. Dažas līnijas, kur izmest, atkal, ja trāpām kokos, tad ir ļoti milzīgs labirints. Bet, ja mākam aizmest pirmo garām, tad arī tīpaši šiem te pāris kociņiem, kas ir pēc dziļā meža. Tad grīns atkal ir tāds savdabīgi brīvs, jauks, pateicīgs un arī līdzens pārmaiņas pēc. Skatīsimies, vai spēlētāji pirmo tiks līdz grozam. Vai viņi izmantos šo faktu, ka grīns beidzot ir līdzens. Jā, ļoti labi. Drives. Tad būs puts. Jā, ja šajā līnijā trāpa. Tāds mega haizers izskatījās, bet pasties kā pieskapo un aplīri. Nē, ļoti labi. Man arī. Jā, tas ir tas vienīgais tāds drošais veids, teiksim. Nu, cik drošais, bet trāpīt šajā, teiksim, tunelītī. Šeit Rolands parāda vienkārši meistarklasi. Augsta līmeņa bezkaunību. Jā. Nu. Rollers. Briest. Jā, tā izskatās pēc leņķa. Jā, nu. Tomahawks. Forehandu grūti, man liekas, tur ir iegriezt iekšā pa šo tuneli. Nav parocīgs, bet forehand rollers izskatās vienkārši lielisks. Nu jā. Bišķiņi tur kaut kā. Visiem kokiem garām, tas viens pēdējais varbūt bišķi patraucējis, bet minimāli. Jā, bija labi. Kaut kādu tur. Rainers mēģina izlausties caur kokiem un neizlido cauri. Padoms jaunajiem spēlētājiem un arī Raineram metat starp kokiem, nevis cauri kokiem. Jā, kokiem. Rainers to nezināja. Nē, viņš kā jaunais spēlētājs. Jā. Piedod, Rainer. Jā. Nu, jā. Kaut kas nav Raineram. Ļoti netipiski metieni. Varbūt kāds traumiņa, mikrotraumiņa. Jā, tas onkuls, kas pretī stāv, tas ir bēdības trauma vai kaut kā, nezinu. Melns viss. Jā. Stāv un nekustās tā kā spoks. Uzraujās augstu Robertam. Labi, iespēja bija birdī dabūt, bet neizmanto to. Nu, nekas vismaz palika pie groza. Jā. Vēl viens pa karogu. Nu, nekas vismaz palika uz groza. Jā, viens zemgroz, otrs uzgroz. Nu, zini kāpēc? Tāpēc, ka grīns ir līdzens. Jā. Super. Fantastiski. Likās pa zēmu vai garām lidos, bet noķer. Tā jaunā tālvadības pults. Jā. Tur ir diskos var ielikt. Labi, Toms, puto, 5 birdī. Lielisks sauns. Arī birdīs. Nu, šeit jau bija tas bezkaunīgais drives. Tur jau bez problēmām. Rainers Bogijs. Labi, vēl ir 10 grozi. Pāriņš. Jā, cerēsim, ka vēl būs tādi līdzeni grīni, un cerams, ka brūnie kubiciņu vairs nebūs tik daudz, ka tie zaļie būs vairāk. Jā. Bet, cepurnost Rolandam un Tomam divnieks šeit ir, diezgan jauks rezultāts. Jā. 9. grozs pār 3,84 metri. Arī koki labajā pusē, kreisajā pusē. Un kreisajā pusē arī tur tāda grava aiziet uz leju, bet labajā pusē jāatcerās ir OB, kas atdala, teiksim, no 10. fairwaya. Un aizgroza arī aiziet uz leju taciņa, tā kā nav no tiem vieglākajiem groziem, redzam, Tomam arī viņš sagādā problēmas, tāpēc, ka vai ja met, teiksim, forehandu, tad, ja bišķiņ pa spēcīgi, tad var izskipot OB varbūt, vai tur ir problēmas. Ja bišķi pārgājuši forīti, tad var aiziet pa to kalnu lejā pa kreisi. Jā, un ja backhandā met turnover, tad arī, ja netrāpa un disks sāk fleksot ārā, tad, šeit atkal vēl koki. Jā, visu laiku koki. Nav tāds, teiksim, parocīgs grozs nevienam metienam, bet, divnieki var dabūt šeit.
nav tā kā... Nē, no divnieku teorētiski var dabūt visur, bet šeit ļoti veiksmīgs koks. Rudolfam OB spīdēja. Paveicās, ka neizlido OB. Bet, Roberts metīs ar kreiso roku? Viņš tēmē ar kreiso. Aha. Met ar labo. Ok. Jā. Interesanti, es domāju, kas te nebūs. Jā. Ai, koki. Pa šauru, plašāk vajag. Vainers arī forehanda metīs. Cerams, ka netrāpīs pa kokiem, kā... Man liekas, visiem pārējiem bija koki. Man liekas. Jā, baigi taisnē. Man šķiet, ka visi, izņemot Rudolfu, par to bija bēdīgi. Jā. Jā, ļoti labi. Rudolfam sanāca tur tā upsi-dupsi-dū. Interesanti līniju pievietējot šeit. Jā, tas ir apļu maliņa. Šeit Raineram. Labs metiens. Tik skaisti kontrolēta distanci. Jā. Tur ir tas slīpumiņš pie groza tieši iet uz leju mazliet. Vajadzēja pirmo tādu kontrolētu un precīzi. Domas super precīzi. Ja viņš kontrolē precizitāti, viņam tur spēkam nav nozīmes, es apsādinu disku. Ai, vēl viens karoks. Precīzi. Jau no pirmā groza spēlētāji sāk laust lauku. Jā. Un turpinās viss 9. grozā. Cerams, Rolands pārāk nenoripoja zemu. Ai, Robertam. Skarbi. Krīt zemē. Krīt zemē. Galīgi kaut kā talsiem neiet, diemžēl, šodien šajās sacensībās. Labi, Rolands. Tas labs saglābs pariņš. Jā, kalnu bišķiņ. Varēja būt arī švakāk. Tagad jāmet iekšā. Tas jau 4. laikam. Ai. Jā. Tur koks arī bija priekšā laikam. Protams, neizskatījās tik viegli. Vainām pariņš vismaz. 3 laikam ir labs rezultāts šajā grozā. Jā. Ja tā kā nedabū nekādus plusus, tad ir ok. Bet, dabū Baugijas Robertam. Viņam līdz 10. izmetienam ir jātiek vaļā no sliktajām domām. Jā. Dodamies uz 10. grozu, kur nav jādomā sliktas domas, bet ir jāmet 122 metri, lai dabūtu birdiju. Tā atkal tunelis, kas ir tā kā raksturīgs šim laukumam. Koki pa labi, pa kreisi slikti, tur ir OB, pa labi ir biezoknis, bet šeit jātiek pāri šim te grāvim. Ja tiekam pāri grāvim, tad jau ir tā kā baigi forši, viss ir labi. Un tad grozs ir atkal slīpumā. Kā jau ierasts. Jā, bet nedaudz downhills. Šeit tikai tomēr bišķiņ par agru izlido. Un par agru nav forši. Beidz tā distance tik liela, ka tur pa OB pat nebija jāuztraucās, kas kreisajā pusē. Jā. Rolands pa koku, pa koku. Paliek vidū izskatās. Bet tā uzflipoja diezgan smuki. Jā. Bet nav viegls. It kā downhills bet 122 metri, daudz koki. Šeit redzam, labāk nekā Tomam. Arī burtiski pa labi. Jā, vairāk pa labi nekā Tomam. Jā, protams. Bet tur piemest un iemest. Nebūs varbūt tik liels problēmas Rudolfam. Forīts, interesanti izvēle. Tikai tāds, kas flipo, bet šis neizskatās, ka kaut ko bišķi uzflipoja, bet... Un rekord arī nokrit. Pagaidām vienīgais, kuram ir skats uz grozu, kas nav caur krūmiem. Jā. Roberts arī izskatās. Arī metīs forīt. Es gandrīz salasīju viņu telefonu. Būs jānoslēpj, jānoblūro. Jā, te nenoflipoja atkal. Tur ir tas biezoknis, ko tu teici. Forehands pa labi iet projām no groza. Viņš sanāk tā kā Heizer līnija. Tas ir tā kā padoms, iesācājot. Jā, tā kā. Šeit ļoti labs piemetiens. Rolanda Māts. Kārtējais. Pariņš. Būs pariņš, jā. Kārtēju reizi izvairīsies no Baugi. Jā. Trāpīja pa zariem Rudolfs. Tomam. Vēl mazāk lociņu nevarēja atrast, bet izcili. Rezultāts izcils. Perfekti izmet.
tur kaut kur ir Roberts. Nezinām, kur. O? No biezokņa. Nu, ārā ir. Bet, trīnieks vēl būs darbiņš, ko padarīt. Jā. Nu, Raineram. Nu īstenībā nav nemaz tik redzams. Jo, Tieši tas zars kaut tā kāds novērsies. zars ir Ja viņš tur augstumā. nebūtu, Jā. tad būtu labi. Roberts. Oi, ziet. Labi. Pāriņš. Skaisti. Pāriņš no biezokņā. Tās sliktās domas aizmirsās ļoti ātri. Jā, ļoti labi. No biezokņā ārā tik. Jā, galva ir savā vietā. Nu. Es nezinu, vai es tā varētu pēc double bogey vēl šitā te izručīt pariņu. No cik tur metriem. Jā, it īpaši šajā grozā. Mhm. Ļoti labi. Pāriņš arī Rudolfam. Rolands bez problēmām. Bet arī redzam, pariņš šeit, līdzīgi kā iepriekšējā grozā, labs rezultāts. Jā, nav viegls. Tikt var, tur birdi ir bijuši, bet nepārāk bieži. Un dodamies uz 11. grozu, kurš ir par 3 un 73 metri. Šeit noteikti birdijs var vairāk dabūt nekā iepriekšējā grozā, bet arī labā puse sētai pāri OB, kreisā pusē gājēji ietve OB un standartiņš visur koki un grosu slīpumā. Tieši tā. Standarta limbo laukuma grozs. Jā, bet tāpat kā birdīs, te var savākt arī quadruple bogeys, jo šis slīpums zem groza ir 40, 45 grādi. Tur viss, kas trāpa pa bleķi un sāk ripot, tas ir OB palielam. Jā, labā puse kreisā, viss ir OB. Un koki daudz. Šeit ļoti Skipiņš. cītīgs metiens. Cik nepaveicās Tur vienkārši. palika uz paaugstinām disks. Jā, tas diemžēl OB. Jo nepieskarās drošībai nekur. Skarbi. Reizi. Early nedaudz. Bet labs koks. Pasit pa labi, tur viss gāja uz autu. Jā. Tas ir ok. Vainers arī forehands bīstami, bet... Es teiktu, šitas pat ir drošāks metiens nekā pa vidu. Jā. Kaut kāda karuseļa atkal notiek. Viss kārtībā. Ir drošībā. Jā, pilns emociju spektrs. Mega skips tāds. Tāds nebija redzēts. Tas atsitiens pret koku 7 metru augstumā arī tāds baiss. Roberts arī. Forehands, bet pa vidu. Nevis kā Rainers pārpusi. Es teiktu, labs atsitiens tāds frontāls. Neesit pa kreisi. Jā. Ja paliek un nenoripo lejā, tad jau tas viss ir kārtībā. Bišķiņ riskē varbūt, bet... Un arī veiksmīgi paliek tajā puskalmā. Jā. Stop. Jā, redzam, cik slīps ir. Šausmas tās ir, tur palielam nevar nosēdināt normāli. Jā. Kur? Stop! Griez. Paliek. Jā, ir. Paliek. Atkal emociju spektrs. Šis grozs ir vienkārši, viņu varētu nosaukt par emociju, vienkārši emociju grozs. Rudolfs met iekšā. Ir? Augstu atkal. Ak, Dievs. Šeit ir tā situācija, it kā piemetiens, bet trāpa pa stieni, disks pieceļās un vienkārši aizripo. Tam nav iespējas atgriezties, diemžēl. Jā, to man ļoti ripo. Šajā grozā diski. Riktīgi ripo. Tagad vēlreiz uzbruks, kā tu domā? Vai viņš ir traks? Es nezinu, tur ir tiešām trakam jābūt. Bišķi bez vēl. Bet vismaz paliek drošībā, zini kā. Kur Rolands redz, kas notiek ar citiem diskiem, nav ko čakarēties piemetiens. Protams. Pāriņš un miers. Nē. Jā, tur jau bija tas. Jā. Žēl. Starp citu, kur Raineram somais muguras. Kas notiek, ja viņa disks atsitās, sāk ripot un trāpa pa viņu somu, kas ir OB? Pats pa savu somu? Jā. Tur ekstra strauks nāk klāt, man liekas. Pat ja soma ir ārpus laukuma. Jā. Ļoti labi. Vismaz Roberts iemet. Jā, vismaz viens no viņiem var iemest grozu. Pāriņu. Jā, bogijs, pāriņš un triple bogijs tomam. Šausmas.
Tās ir šausmas. Nu, samuldējies skatītājiem. Pēc tam izstāstīšu par ko. 12. grozs pār 3,67 metri. Mando koks kreisajā pusē, kuram jāmet pa labo pusi. Un uzreiz pēc tam pa lielam ir jāgriežās pa kreisi. Sākumā traucē bišķiņ krūmi, bet ja krūmiem tiec garām, tad nu tiešām šeit tas leņķis ir ass. Un ja tu tiec precīzi šajā te alajiņā, tad disks būs pie groza un birdīs būs kabatā, bet tie 67 metri ir maldinoši. Nu, nav tik vienkārši, kā izskatās. Redzam, gandrīz vertikāls forīts. Vertikāli arī ieripo labās puses krūmos. Un tur es neticu, ka ir baigais metiens uz groza pusi. Gājējs, for. Jā, palaižam. Jā, gājējs nezinu. Par for. Ui. Jā, tam nav iespēja atgriezties, diemžēl, Robertam. Tas ir OB. Vēl vienreizi. Jā, tagad plašāk. Un bet arī pakrūmos. Jā, tā ir ar tiem forehandiem. Nu, jā. Nu, te viņš ir jāmet ļoti vertikāli, tad redzam arī kādu rezultātu. Jā, ļoti stabils disks jau nav. Un ļoti pļackaina zem. Nu, tur nekas nelec, tur viss nokrīt un... Šeit ļoti labi. Nu, varēja bišķiņ labāk, protams, iehaizarot, bet neviens negrib riskēt ar Mando. Nu, bet redzam, tas skips arī nekāds nav. Jā. Nokrīt un pļak. Nu, tomam. Arī backhandiņš aizarī. Jā, daudz tuvāk, bišķiņ augstāk un arī ir tuvāk. Ir tuvāk, bet, nu, zeme neko nedod šeit. Viss, kas nokrīt, tas paliek. Atgādinot par iepriekšējo grozu, kur samelojies. Sākumā teica, šeit vieglāk birdī dabūt. Nav vieglāk birdī dabūt. Tur vieglāk bogijas dabūt. Nu, tieši tā, bogijas var savākt maksimālos. Jā. Rainers no celīša, mēs zinām. Cik neveiksmīgi, labā pusē, labi bišķiņ augšā, bet varēja jau neiekrist. Nu, skarbi, šitas bija tik labs metiens un no celīša. Nepelnīti sūdīgs rezultāts. Jā. No celīša mēs taču redzējām, Nu, sastāv vai piektā, kurš sastais grozs, ne piektais grozs. Tur visiem no celīša gāja iekšā. Roberts arī no galīgiem krūmiem, bet, nu, ar forīti kaut kādu rollerī tik ārā. Rudolfam labi iespēja. Labs putiņš. Nebija pa augstu, bišķiņ tā kā tēmē zemāk. Vai roka jau nogurusi ir jau no mešanas? Nu, ir forši vismaz nelauž tos karogus. Jā. Nu, protams, ja viens nelauž, tad otrs sāk. Jā, valmierieši demolē. Limbo, žuliki, huligāni. Jā, karogi šodien daudz cietuši ir. Nu, paši vainīgi, ka tik smukus karogus uzliek. Jā. Rainers trikšotu iemet. Redzēja tur? Jā. 360. 70-20. 13. grozs par 3,73 metri. Nu, beidzot ir tāds plašumiņš, kurā izvērsties ar savu forīti. Un neiejaukt pa bērzu labajā pusē, kur grozs ir noslēpies. Redzamais šīs bērzu rindas, grozs paaugstināts, grūts. Un 3 metrais groza OB. Nu, tā kā pa lielam... Tā kā ekstra grūts. Precīzi piemet, vai viss ir slikti? Rudolfs gandrīz ieroja pa Mando koku. Bet ieroja pa bērzu. Jā, tur kaut kur uz apļa malas vai uz paša apļa piezemējās. Nu, vismaz puts būs, bet... Nu, bet būs ko padomāt, vai piemest to iemest. Jā, nu riskī. Šeit jau bišķiņ drošāk Rolands. Forehandiņu. Jā, arī netrāp pa bērzu, bet, nu, paripo apakaļ. Nu, arī apļa mala. Nu, jā, bet, nu, jāmet iekšā. Jā, Rolands ir tikai -13, tad jāmet iekšā. Jā. Opa! Rainers noliek zem, protams, nav ko. Protams, otrais aplis tāds nepārāk. Nu, protams, tu negribi būt 13. grozā plus 2, bet, nu, kā ir tā? Kā ir tā? Doms bišķi pa plašu un nehaizaro atpakaļ. Te arī redzam to OB, kas ir ļoti tuvojas grozu. Jā. Kāds iesildās fonā labajā pusē? Jā, varbūt sportists. Jā. Tagad viņam būtu jābūt kaut kur sacensību, aplī kaut kur laukumā. Roberts ļoti vertikāli izmet disku no rokas. Jā,
Jā, bet tas ir drošībā. Un īstenībā varbūt tas ir pat izdomāts, jo no labās puses putojot, tev nav OB tiešais grozi. Tev sanāk, ka tas OB tā kā aiziet pa labi. Jā. Prom. Labi. Vēl viens labs putiņš. Nu šitas ir, es saprotu, kāpēc tas fistbumps. Nu, es arī būtu priecīgs šitādi iekabināt. Jā, ļoti labs. Viņš augstāk. Diemžēl pariņš nesaglabjās, bet, nu, OB arī neizripa. Atkal likās. Jā. Tas būtu vienkārši. Rekur bija, redzi? Rudolfs netrāpīja pa grozu, bet neizmet OB. Tā kā tas, varbūt tas ir strateģiski, tā labajā pusītē uzmest. Labi. Labi. Skaisti. Paaugstināts grozs. Nu, nebija tur 5, tad 2 metri. Tad bet nenobijās. Nē, vispār. Dzelsbetona dvēseli. Robertam paliek. Pariņu iemest bez problēmām. Rainers pēdējais no bulzai vienkārši iemet. Jā, bet ieliek. Tas nozīmē, ka viņam būs nākošajā grozā pirmajam jāmet, vai otrajam. Nu, tūlīt redzēsim, ja mēs dodamies uz nākamo grozu, 14. kurš ir pār 3 un 65 metri. Viss apkārt ir hazards, izņemot saliņu. Un saliņa varbūt pa malām ir 10 metri, bet nu aiz saliņas aizgroza, jā, precīzāk. Un pirms groza, man liekas, tur nav 10 metri, tur ir stipri mazāk. Nu, kaut kur 6, kaut kur 7, kaut kas tāds. Jā, un šeit Rudolfs jau netiek ļoti stabils disks, bet tā kā meta groza, tā kā taisni grozam virsū, nevis pa labi, jo, nu. Nu, gan jau izrāvās pātri no rokas. Varbūt, jā, vienkārši šeit. Kas tā bija granāta? Jā, tas arī ļoti labs variants. Šeit trāpa gan arī pa grozu ripo, bet viss kārtībā, koks piebremzē. Ir ok. Nevar jau 2 grozos pēc kārtas ar drive trāpīt pa stieni. Jā. Jāmet plašāk, vairāk pa labi, un lai tā kā Haizero pie groza klātī. Kā Rudolfs, šeit Rolands parāda Rudolfam, kā tas ir jādara. Jā, un vēl ripo, jā. Nu, tas protams. Ir mūsu sacensību līderis, Rolands. Rolands Rikijs Bergs, tā kā. Tā sanāk. viņš māk. Taisnība. Nu, es nezinu, šeit man liekas, ka jāmet ir Haizers augsts. Nu, kā mēs redzam, Rudolfs parāda. Jo tā zeme pārsvarā bija tāda. Rudolfs? Roberts, sorry. Man liekas, ka jāmet ir tas augstais Haizers, jo viņš, kā redzējām iepriekšējos grozos, nu tā zeme mitra durās tas disks iekšā, viņš negrib skipot tik daudz. Bet nav svarīgi kāds Haizers vai backhandā šeit perfekti noparko Toms. Jā. Jo forehands arī, teiksim, der. Nu, ja nav tur to koku tik daudz. Bet, nu, vienkārši nedaudz nepaveikt. Nu, atkal pa karogu. Turpinam laust karogus, nu, tas ir šausmas. Jā, Robertam. Kā tur ir noteikumos? Ir ierakstīts tas jaunais standarts par to, ka tu met pa karodziņu vairāk kā 3 reizes raundā? Tev... Nē, nav tāda, man liekas. Labi. Iemet biedīju. Rainers, protams, nekādas sajūsmas nav viņas. Jā. Iemet biedīju, bet tikpat... briesmīgs. Jā, var saprast, protams. Jā, nu šos čāļus grūti noķert. Raineram būs... Bet arī īstenībā pastamies -5 labākais rauns pagaidām šajā kartiņā. Nu, nav nekas tāds super ideāls. 15. grozs par 3, 103 metri. Kreisā pusē koku rinda OB. Labā pusē OB nav, bet, nu, to arī tur negrib, jo tur ir daudz koki. Kamēr tu met pa īso zālīt, visi forši, netrāpam šajā kokā. Jāpiet riņķī, visi forši. Grīns, mazie kociņi daži ir, bet viņi pārsvarā netraucē, tā kā būs, ja tu tiec garām lielam kokam un neizmet OB, tad birdī var paņemt. Nu, ja tu lido tā kā drons lidoja, nu, tad tur ir ace. Tad ir ace. Ticamāk, jā. Šeit ir bulzaiņa. Var redzēt, cik priecīgs ir Rainers par to, ka bulzajā iemet. Nu, viņš varbūt neredz no šejienes, kur palika, bet jā. Taisnība. Skābas ģīmis. Nu. Rolands arī mēģina ar tālvadību kontrolēt. Krīzemē. Jā, nepārflipo backhands. Un tas vienmēr OB lido. Man šitā arī sanāca, es arī tā sagāžos, mēģinu kontrolēt, bet beigās izrādās baterijas nav ieliktas. Jā. Nu tad. Jā, bet nu nekas. Tur vēl no OB var iemest, viņam pietiekam tālu bija distance. Jā. Tur varēs vēl uzbrukt. Nu, tas šeit neflipo.
Loma disks. Bet izlaužās cauri, nu labi, tur skats būs, bet nekāds beig labais. Nu jā, grozu redz, tur es arī esmu kādreiz atradies. Grozu redz, bet nu nav pateicīga lieta. Protams. Robertam arī forīts. Forīts šeit droši vien ir labāks metiens nekā backhands. Tur var vienkārši tā cerēt iemest. Tā kā šeit gandrīz arī kokā paliek Robertam. Bet nu ir labi, ja garām tiek, var jau, teiksim, mest virsū šim te kokam. Un ja kaut kur izlien cauri, tad jau tas ir, teiksim, grozs ir redzams. Var uzbrukt, tā kā tas arī var būt game plans. Tas gan. Šits gan nebija, man liekas, Rudolfam pēc game plāna. Nebija, bet atsaucoties uz tavu iepriekšējo tekstu, man šķiet, ka lapu kokiem var mest vēl cauri, bet skuju kokiem nav ieteicams vispār, jo manā pieredzē eglis priedis noķer pilnīgi visu, pat ja tā ir viena skuja, viņi ir pēkšņi pārvēršās par kaut ko nenormāli smagu, jā. Metālu, jā. Disks pat taisno nokrīt zemē. Šeit labs uzmet. Nu, zini, izskatījās ļoti skaisti. Jā, līnija bija īstā, bišķiņ stiprāk. Un šeit Robertam laba iespēja, bet nespēja realizēt. Uzrauj. Uz augšu Rolands. Būs bogijs. Bet, vēl daudz strauku. Nav problēma. Protams. Bet Rudolfam man patīk tas puciņš tik ass un zems. Pilnīgi liekas, ka katru reizi būs, tad, kad iet tie zemē, liekas, ka būs pa zemu, bet... Nē, viņš ir vienkārši pāri maliņai viss. Vairāk jau neko nevajag. Vai arī pa karodziņu viens pa divi. Jā. Tas ir kā pa augstu. Jā. Ok, dodamies 16. grozu par 3, 98 metri. Arī diezgan pašaurs tāds tunelīts. Šeit mums iet mini upīte vai grāvītis. Un tad kreisā pusē droši vien tur iet, bet tur tālu nav OB, bet labā pusē visa ir OB šis te grāvīts upīte. Bet metiens diezgan tāds, taisns, vienīgais, par ko jāuztraucās, ir low ceilings. Neteiksim vienīgais, tur ir tas ūdens, bet taisnība, jā, zemē griezt. Jā, šeit Rainers vispār nekam netrāpa, bet ir kreisajā pusē. Interesanti, ka Raineram pilnīgi neinteresē tas, ko mēs stāstām, ne zemē griezt, ne upīt, viņš vienkārši paņem aizmet pie groza. Labi, nebija gluži pie paša groza, bet tomēr. Jā, Toms bišķi uzrauj uz augšu. Ne pirmo reizi, arī nobremzē. Bet ir veiksmīgi, jo ir pēdējiem kokam garām, vienīgais tie pāris zari, kas tur varbūt karājās, patraucās, bet arī nav tā lielākā problēma. Jā, Roberts iemet puķēs forehandu. Tas varbūt arī ir variants, bet, tad būtu jātiek pāri. Viss kārtībā, drošībā. Veiksmīgi, tas leņķis kā izgāja no rokas, un kā izties, ka ies pavisam slikti, bet rezultāts ļoti labs. Sirsniņi ietrīsējās noteikti no Robertam. Rolands uz tīpeda. Domā Rudolfam? Jā. Rolands, diemžēl, izmet OB. Jā, bet arī, pasita pa labi, tur varēja tikpat labi. Jā, bet pa to tievo vienīgo trāpīt arī jābūt mākslē. Skarbi. Bet, tev vismaz nav tā, ka nav tā kā poz, bet nav vismaz priekšā nekas baigi. Jā, stabili disku un aizraut pa labi. Bet nekas feido. Cauri. Oh my god. Es nespēju noticēt. Bet tu jau visu izdarīji pareizi. Tur kaut kā tīzla atsitās. Jā, 2 OB, 2 metieni, 2 OB. Bet te laukums vainīgs. Tu redzēji pirmajā kā aizsit un otrajā. Noteikti laukums vainīgs. Otrajā vispār feidoja iekšā. Jā, laukums vainīgs. Jā. Nē, laukums ne jau tie, kas veidoja laukumu. Ne jau diski. Priekšā aizmugurē, visur puķis. Un grozs fonā vēl. Roberts iedarās. Tā varēja vēl nopozēt, jā, tā kā profila bildēm vai pasas fotografija. Cerams, ka par šo video neskatīsies. Nezinu, kas kopja šo puķi dobi. Nē, tie var pievērt. Limbažu meži un parki un meži. Cerams, ka neredzēs. Jā. Izkārtījā. Jāglāb 5. Pa augstu. Bet mēģināja. Nē, protams, ko tad? Šitas pa divnieku. Rainers beidzot met. Lāzers, bet
pa augstu. Šodien ļoti daudz pa augstu. Pa karogiem, pa bandiem. Nevar gribēt no 16 metriem visus iemest, bet šitas bija tik ārprāts. Rudolfs savācies. Bet tev patīk. Bet tā ir spriedze. Pats zemākais plaukts, kurā tu vari trāpīt. Jā, triple bogijas vēl var net sešinieks. Šausmas. Jā. Nu, labi, vēl viens strauks priekšā ir. Bet, Raineram pēkšņi -9. Rudolfam -9. Jā, 17. gross par 3,89 metri. Priekšpēdējais, kuru mēs te varam izspēlēt. Sākumā pāris kociņi. Nav pārāk sarežģīti tik garām. Redzam, labo pusi sargā 2 krūmi. Pa turien Haizer nevarēs mest. Vidū ir viens koks, kuram jāizvēlās, pa kuru pusi atmest riņķī. Gross relatīvi līdzinā vietā. Aizgroza un labajā pusē OB. Kreisā pusē redzam ceļu, bet tas ir tālāk. Stipri tālu, jā. Cerēsim, ka neviens tik tālu neaizsvedīs. Rainers met tev zem kājām. Jā, precīzi. Ja es būtu gross, viņš varētu ielikt, nevis iemest. Jā. Jā, labi, Toms. Noflipo disks. Un pie groza. Vai nav fantastiski. Super. 3,5 atkal. Ļoti labi, Toms. Jā, rezultāti diezgan līdzīgi, tuvu. Pēkšņi. Rolanda neveiksmīgiem pēdējiem 2 groziem. Jā. Bet, joprojām sacensību līderis. Līdz stop, redzam OB, jā, bet, viss kārtībā. Roberts normāli. Ir ok, varēs vēl uzputot. Jā, bet, skatīsies. Jā. Protams, mums arī ir chase kārdi un citi kārdi, bet, Par tiem mēs neko nezinām, bet ko mēs zinām, atceramies, kartiņas sākumā teicām, bija -10, -8, -8, -6, -6. Jā. Tādi bija rezultāti. Jā, tā arī bija. Tas skatīsimies, otrais rauns būs labāks padevies, sliktāks padevies. Jā. Pagaidām viss tās mūsu kartiņai stabils sliktāks. Jā. Bet nevar saprast, vai tas ir tikai šai kartiņai, vai visām, vai vējš pēkšņi bija, vai lietus. Mēģina iedurt. Rudolfs. Atvainojiet, spēlētāji, atvainojiet skatītāji. Jā, tā Ritvars met, un, nē, Rolands, diemžēl, neiemet. Reinis, garām, Reini. Jā. Rūris. Rūris nav vārds, bet labi. Roberts, malets. Smuki, divnieks ir rokā. Tom, cerams, ka būs birdīs. Jābūt šeit birdiem. Jā, viss ir labi. Un Rudolfs arī, bet ne par birdī, bet pariņš. Ramons. Oi, atvairā. Un Rolands arī paņem baru. Baru. Tāpat kā Rainers. Dodamies uz pēdējo grozu, 18. grozs. Kur arī viss noskaidrosies. Jā, par 313 metri. Labā pusē jau sākumā ir OB, kreisā pusē mazliet vēlāk OB iedzinās fairwayā. Tad labā pusē atbrīvojās. Pāris bēris patraucē, bet pārsvarā ir pļaviņi. Aizgroza arī ir OB, jāatcerās. Taisnība, bet piegroza ir tāds džunglis ar bērziem, ka tur ir cietums pilnīgi jebkurā brīdī, ja tu neesi tuvāk par 3 metriem no groza. Tas grozs reāli ir kaut ko izdarījis, viņš ir ielikts cietumā. Viņš ir ielikts cietumā un spēlētājiem tādēļ ir jācieš. Jā. Skatāmies, Toms uzrāja. Ok, bet baigi neflipo. Braucoša mašīna, uzmanies. Jā. Viss kārtībā. Nesadauzīja nevienu mašīnu, tā kā viss labi. Lai turpina. Forīti. Ui. Noflipo, bet bišķi aizķer. Izskatās un nobremzē disku. Bišķiņ tāds insaidiņš sanāca. Tā jau baigi smuki būtu apiet riņķī un tad tas pavisam drošs metiens būtu. Nobremzē, man liekas, nedaudz. Es pat teiktu, ka vairāk nekā nedaudz. Rainers ir Baltika sponsorēts spēlētājs. Uzmet diezgan augstu un arī atdurās. Man šķiet, ka arī Jānis Bērziņš viņu sponsorē. Varbūt. Jo bērns tika kadrā diezgan daudz. Rudolfs labi uzrāva. Bišķiņ augstumiņš izskatās. Bišķiņ, tur kādi 14. Varbūt 16. Grūti ar tām distancēm mums ir. Nav mums
Bušnela. Nav. Šeit gan pat bušnela nevajag, jo redzams, ka ir aplī. Tur bija strīpas grīdas ar uzrūt. Tas ir 9,99. Jā. Aineram pēdējā iespēja par... Ka varēja 2 acitiem. Pinballs gandrīz. Ving, ving, ving. Bet neieldē. Skarbi. Nevar arī vienmēr pinballs sanāt. Nē, šeit ir vēl. Par Robertam pinballs. Jā, Rudolfam ir tāds... Gandrīz pa karodziņu atkal trāpīja. Nu, tur viņš tēmējā, bet nemācēja trāpīt šoreiz. Jā, vēl viens bērs, vēl viens pinballs. Bet ir viņi tur daudz te bērs. Jā, protams. Šeit Rolands 9,99. Let's go. Spēcīgs finish. Jā, Tomam pāriņš būs. Tomu ir pārspējis. Pārējiem nav variantu. Vismaz šajā kartiņā. Labi, Rolands pabeidz. Rudolfs pabeidz ar pāriņu. Rolandam bija birdīs. Jā, bet tie raundi ir baigi lēnāk. Redzam, labākais rezultāts -3 šajā kartiņā otrajā aplī. Jā, galīgi. Nav tas, man liekas. Bet, skatīsimies arī. Redzēsim, kā nospēlējušas pārējās kartiņas. Šeit spēlētāji pabeidz. Pieraksta rezultātus. Staigā kaut kāda cilvēka ar kamerā. Visādi staigā kaut kādam oranžam zeķiem. Jā. Pateicās spēlētāji viens otram. Šeit Nils arī. Nes, ko viņš tad dara? Jā. Tūlīt redzēsim. Kopvērtējumā. Kāds pārsteigums. Jā. Mūsu chase kārts. Ar Nilu un Ingmāru ir nospēlējuši -10 karstos raundus. Un izspridzinājuši visu kukurūzu, ko varēja izspridzināt. Jā, jo Rolands paliek 2. vietā. Un Nils jau uz piedestāla 3. vietu izcīna. Jā, Ingrišs 1, Toms, Valmiera 4. vieta. Un tad spēlētāji dalās ar vietām. Rudolfs un Ainers 5. Ričards un Edvards 7. Denis un Renārs 9. Tā kā brālīgi, ļoti brālīgi. Jā. Spiežiet like, subscribe. Jā. Par šīm sacensībām un tiekamies nākamajās. Paldies, čau!